Labs vakars. Šodien ir jau sēdiena. Man pēdējais šīs nedēļas skrējiens bija. Šovakar sanāca ļoti vēli izskriet, jo šodien atdūros pie tās situācijas, kad siltais pavasars nāk, ir jau tuvojās vasaras arī visāds lietiņas, tā kā tu sāc saprast, ka mājās ir jādara viss kaut kas arī. Un jā, pēc visām darbībām, viss, kas ir tāds intensīvs nedēļas nogalē bijis. Plus vēl šodien saku arī pastrādāt pa mājām, pazāģējām, pamulčoju. Vēl aizskrien tur, aizskrien šitur, un jā, un skaties vakars jau, un tad domā bāc, un laikam tomēr vislabākais ir tas rīta treniņš, ir jāsaņemās. Dažreiz pat ir rīti, gribās jau bišķiņ ilgāk pagulēt, vai ne? Negribas celties superāgi, ir kā vēl iet gulēt. Un jā, un tad beigās atbrauc Talsim, ja man vajadzēja skriet pa takām, tā kā krosiņa vajadzēja būt, tad pirmo aplis noskrēju, ne apli, bet pirmo daļu es noskrēju, izdomāju caur 9 kalnu discgolf parku, tā kā šātauts viņiem. Jā, no katrā grozā, no tīpada līdz grozam. Jā, tās ir apmēram skrēja, bet reāli pateikšu konkrēt vienā vietā, mežā iekšā, man bija bail. Man reāli bija bail, jo kaut kā tas esmu ieraudzīju, nezinu, acis, vēl kaut ko, tad tur kaut kas sāk skanēt un tā kā nočauks vai šķiet, un tas bija tāds skerijas skrējiens, tāpēc interesanti. Jā, bet izdarīts ir, labs temps, var jūs, ka reāli fiziskais aug. Jā, es skrienu un skatos, un es skrēju te pa Talsiem, un es izskrēju un ieskrēju, lai ieskrēju ģimnāzijā. Jā, pa stadionu 1 kilometru pamēģināšu, kā tie 140 līdz 150 pulsām, un jāmēģina bija turēties. Kā es varēšu, tā kā, kādā tempiņā, un beigās arī. Es pat varēju iekļaut 140, 150 pulsā, jau pat zem 6 minūtēm izskrien, kaut 5,55 bija vai tā. Arī bija brīdis arī, ka bija 5,51. Tā kā forši. Tagad braucam mājās un pagulēt. Ķipa. Un tad jau jauna nedēļa. Un es domāju, jauna nedēļa šitas mans meža brāļa ordenis. Viss jāsāk noskūties, viss. Tā kā tā. Jā, viss. Lai visiem forši jaunā nedēļa, darbīga, spēcīga, baudam. Tiekam galā ar grūtībām. Tāpat visi forši, ne? Nav interesanti, ja nav grūti. Tā kā tā. Labi. Paldies. Čau.